pastāst, kas te notiek. Nu, šo mēs varētu nosaukt par cepli. Jā. Savos ķelenīs ceplis, kur mēs kurinam ar oglēm, padodam divās vietās gaisu, lai būtu labākā degšana un lielāka temperatūra. Un pa vidu mums ir cilindrs, kurā iekšā ir bronzas lūžņi un iepriekšējais kausējums, kurš nesanāca. Mēs tagad visu kausēsim līdz apmēram 700–800 grādu temperatūrai. Viņš būs tik sakars, kad spīdēs. Nopietni. Te var redzēt gaisa padeves unikālāko sistēmu. Nekur pasaulē tāds nav. Kā tu viņu sauci? Duālā gaisa padeve. Duālā, saprotiet? Jo viena gaisa plūsma tiek sadalīta divās ar spliteri. Jā, te mums ir putekļi sūcējs, kas pūš, nevis sūc. Un te ir spliteris, kas sadala gaisu uz divām padevēm. Jā. Jā, apmēram tā. Sāk kust tas metāls. Jā. Tu redzēji, viņš sarkans ir. Nu redzēji sarkans, jā. Tā. Jāsakrāmēt dabu. Nekā tur izstās. Vajag parakstīt. Tā kā metalurgā. Jā. Anton 3 reizes izsijāja tās smiltis. Vēlreiz. Caur ko? Caur. Sietiņu. Jā. Redzi. Smalkas smiltiņas. Un pastāstīt, kas tas ir? Jā, varētu. Kroči, šodien te mēs speciāli braucām uz Riežupes smilšu alām, kur tas bija pie Kuldīgas. Jā, laikam. Nē, vai kā? Kuldīga, jā. Speciāli dabūjām tās kvarts smiltis, pat cik viņas ir ļoti tīras un smalkas. Un no Latvijas keramikas sadabūju mālu. Mālu sažāvēju, sasmalcināju un sajaucu kopā ar smiltīm un sanāk kopā veidzeme. To izmanto metāla liešanas tehnoloģijās. To es pats neesmu izdomājis. Tagad es apmēram nomēru, cik mums tās smiltis būs vajadzīgas, vai pietiks vai nepietiks. Vispār, kāpēc to dara labs. Jocīgi, ne? Man liekas, ka pietiks. Kā domā, Anton? Jā, man arī tā liekas. Un kas notiek tālāk? Tālāk mēs ņemam smiltis. Apsmidzinām viņas ar ūdeni un maisam. Mēs smiltīs ieliekam mitrumu. Tā to sauc vispār gudrās grāmatās par mitrumu, nevis ūdeni. Jā. Nu, šeit mēs esam tikuši līdz tai fāzes daļai, kurā mēs esam ievietojuši veidu kastē pozitīvu veidni. Un tagad mēs apberam apkārt šīs te veidu smiltis. Veidu smiltis? Veidu smiltis, jā. Tā viņš saucās. Mēs ņemam speciālu instrumentu. Nu, labi, nav tik labs tas instruments. Gribētu uzpēlēt šo citu instrumentu. Kuļi, man nav citu instrumentu. Elus pudeli.
Tā pakļūs zem formas smiltis. Nu, kaut kā tā. Nu. Nu, re, kaste ir pieblietēta, nu mēs liekam virsū vāku. Kretiņas tur caurums. Laikam jau kais. Ne. Taču tagad pastīsimies, kā mums izdevās forma. Nu, kaut kā tā. Putekļu sūci varētu novākt. Īstenībā, bet, nu, huju. Nu jā, forma arī nesanāca. Bet tā viņa ir diezgan glūda. Re, ko mēs panācām. Man viņš tas nav izskaidrojums. Lūdzu, bet lejā ir šķitrs. Šķitrs? Jā, ir gatavs. Bet tie augšējie pēdējie lūdzu, kurus piemetām, tie vēl nav pietiekoši. Nu, viņi vispār ciet. Bet lejā ir šķitrs. Pavārs saka, ka zupa gandrīz gatava. Ej, tu divas santals. Zini, kas notika? Nu. Zini, kāpēc tas zils liels? Nu. Dēg metāls. Kāds? Viņš izlīja ārā. Kā izlīja? Bļuļ! Tu deg rokas. Atkal. Bļuļ! Stulbais benzīns. Šādu rezultātu mēs nebijām gaidījuši. Kā parasti. Nē, to varēja aprēķināt un paredzēt, bet... Saplais spaini. Šodien nopirku jaunu.